Hei, mani sauc Gunita Lagziņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 117. rubrikas Darīt ir radīt jebnējošiem nav sērijā. Aizvadītajās brīvdienās svētdienā man bija dzimšanas diena, un pēdējos gadus es cenšos to pavadīt kaut kā netradicionāli. Proti nesēžot mājās pie galda un nepārēdoties kā ruksis. Un šajā svētdienā man spontāni radās ideja aizbraukt uz Palangu. Kā daudziem, man Palangā asociējas ar daudz turistiem un viņu molu. Bija tāda sajūta, ka Palangā ir tikai tā viena iela, Basanaviča gatve, man šķiet, ka tāds bija tas nosaukums, un vairāk tur tā īsti nekas nav. Bija bijusi Palangā šķiet kā tas 3 reizes, tā kā neesmu uzaugusi Liepājas pusē, tad man arī nav bērnības atmiņa par Palangas basēniem. Bet, izdomājām aizbraukt un pavadīju Palangā visu dienu. Izrādās, tur ir ko redzēt un sadarīt. Nostaigājām vairāk nekā 20 kilometrus kājām un izrādās bez šīs Basanaviča gatves ievielas ir arī daudz citu, ko redzēt. Birutas parks, kur ir taciņas visos virzienos un apskates objekti, dažādas skulptūras, dārzi, dzintara muzejs un vēl. Vienmēr sakot, tur ir ko sadarīt. Un šis man bija ļoti patīkams atklājums. Tā kā nevajag nemaz daudz un braukt tālu. Arī tepat tuvumā ir apskates vērtas vietas un galvenais ir lieliska kompānija. Paveicās arī ar laiku, pēc lielajām lietavām bija saulaina diena, tā kā bija vienkārši superīgi iespaidi par mūsu kaimiņu zemi. Cilvēku gan tajā centriņā bija daudz, un tas varbūt mazliet nokardināja, bet savukārt tas parks ļāva absolūti izbaudīt to atslēgšanos no cilvēkiem, jo tur it kā bija, bet tajā pašā laikā viņus baigi nemanīja. Tā kā, ja neesat bijuši Palangā, vai ja domājat, ka tur ir tikai viena gājēja iela, kas ir pilna ar visādiem veikaliņiem, atrakcijām un tam līdzīgi, aizbrauciet, novērtējiet, un mājupceļā var iebraukt Sventājā, kas savukārt ir Palangas sastāvdaļa, un arī tur ir daudz ko redzēt, bet ģimenēm ar maziem bērniem gan es laikam šīs divas pilsētas neieteiktu, sevišķi, ja bērni ir tajā vecumā, kad vienā brīdī viņi pārvēršas par niķu pūžņiem, kad viņi nedabū to, ko grib. Tur to kārdinājumu ir ļoti daudz, bet visādi citādi tiešām izbaudāmas pilsētas. Tiekamies citreiz. Čau!